kamēr pretinieks 3 reizes izmetīs. Nē, metiens metienā. Jā? Šitā te viss sakrīt, tur jāvinē turnīrs. Sakrita tā vaiprāts. Вместо одного игрока сегодня играет по 10. У нас спēlēja 280 vienkārši, mēs spēlējam pēc 160, tāpēc nepietiek. Reāli. Es saku, es domāju, ka viss... Вы играете против... Daudz streika pozitīvs un smaidot tiem, kuri atnāca pačūrot par mums. Visu vēl veikšanai vēl sacēt pirmā spēlē. Elvī, tu šogad paliki kurā vietā pēc kvalifikācijas? 31. 31. Bet tev ir 2 citi tituli šobrīd. Video operators un treneris. Ko tu šodien trenē? Es trenēju 2 tipus personāžu. Rikārdu Kovaļenko un Pēteri Cimdiņu. Pašu Latvijas čempionu. Ko lūdzu? Pašu Latvijas čempionu. Nu jā, nākās, jo citreiz pašiem spēlētājiem arī grūti iet, bet kas jādara, tas jādara. Jā. Ko tu domā par šo astotnieku? Ir, gribētu teikt, viens pārsteigums, Arturs Peripilkins. Jā, mēs zinājām, ka viņam ir jauns inventārs, un jā, mēs zinājām to, ka viņš vairāk velta laiku bowlingam vispārējais nekā pēdējos 2 gadus, bet viņa sniegums tīri apsveicams. Viņš nav kā 8. vēl pie tam, tā kā tas jau ir diezko labi, es domāju, priekš viņu. Kuru tu redzi kā top 4? Es paskatījos vakar tos vidējos rezultātus, kādi ir, un cik daudz ir ar pirmiem 2 jānoroka, lai viņi netiktu. Es domāju, pirmie 2 Arturs ir Vikings, Vitīši, kuros visdrīzāk tur jābūt. 3-4, tur ir kurš var. Tur ir 60-70 ģegļu atšķirība, 2 uzvaras, lielas uzvaras, un tu esi iekšā. Tāpēc Arturs pie 2 nevaru pateikt. Kurš tavs favorīts personīgi? Es gribētu teikt, lai iet tad Arturs Peripilkins. Jā, visi grib, lai viņš uzvar, jā? Jā. Tikai tāpēc, ka interesantāk ir, ka kāds mazāk pazīstams, tiek tie top 4, un tad arī kaut ko parāda tālāk. Līdzīgi kā man bija 20. gadā, kad arī es ielauzu kaut kādā veidā top 4, kaut vai mani pat nevajadzēja tur īsti būt, salīdzinot ar visiem spēlētājiem, bet es tur biju. Es arī pierādīju pēc tam sevi.
Thank you.